esmu atnākusi, lai mazliet pastāstītu par savu Pelču pagasta Vecenes sūro un grūto dzīvi. Ātrāk nevarēja atnākt, jo visas tās valsts svarīgās lietas ar tām bankām, no sākuma es krāju bankā, pazaudēju daudz ko un skrēju pie bankomāta, lai izņemtu tos 50 latus vismaz. Pēc tam es stāvēju rindā uz Citadeles banku, un tad jau pārskaitīju savu naudiņu pārāk lielu, viss kārtībā, visam ar 1000 drošībā, ko mājās guļu, atkal jau jāuztraucās par to, kas Svetbankā notiek. Bet tad šos svarīgos valsts darbus esmu izdarījusi un izdomāju, ka šodien es rīkošu pieņemšanu un pieņemšu pagasta cilvēkus un uzklausīšu viņu sasāpējušās problēmas. Un man ir arī protokolis, šitas Mežavetes Antons. Tas viņš visu pierakstīs, ja tikai palīdz man apsēsties. Paņem pilspālu, raksts. Labdien! Es gribu darbu. Tā jau tavu problēma. Kādu darbu? Es 3 mēnešus jau stāvu bezdarbnieku rindā. Iestājos kā pirmais, bet esmu tagad 1000. Kāds 1000? Kā var būt pirmais iestājās un 1000? Es ieeju tai kuldīgi bezdarbnieku kantorī un prasu darbu. Šie man pretī. Nevienam tu te neesi vajadzīgs. 0 tu esi. Izdzen man ārā. Es pa otram lāgam prasu darbu. Un ko Šie man atkal pretī. 0 tu esi. Es 3. reizi prasu. Šie jau brēc. Ārā 0. Es tās 0 pieliku plātam vienniekam, iznāca 1000. Nē, kur tāds muļķības? Kāds ne tu 1000, es tu 1. Tiešām 0, kas 0, Kur 0 es dabūšu darbu? 0 darbu man nav, tad ej ārā. Tad bija galīgi. Kas tad tālāk notiek? Iesniegumā jāpalās, jāapskatās, kur ir pieteikušies. Tu tas esi. Man te ienāca tādas ziņas, ka tu par politiku ļoti interesējies. Nē, tā jau drusku interesējos, bet dibināt partiju to nē. Bet Pelču liktenis, tas tev sāk? Man māga sāp no gada un sāž gar acīm. Krampis meta suņu nagla. Bet tad, ja tu partiju nodibinās, tad tev nebūs ne krampi, ne tev zaļuma zem acīm, ne tev suņu naglas. Un galvenais, tu ēst varēs tikt, ka tev ausīm nāk ārā, ausis tev tīrs vismaz ir? Nē, man tie korķi. Kādi korķi? Tos korķus tu no zelta ieliks. Panāc parādies, kāds tu izskaties. Bet tagad tu jau ausis normāls viss, tu jau nemaz neesi sliktāks par tiem novadu kungiem. Neesmu jau sliktāks. Pilnīgi pareizi. Tad mums tikai jāizdomā, kā nosaukt to partiju. Un to partiju mēs nosauksim. Es zinu, nelabais laiks. Kāds nelabais laiks? Tas nedara. Tad varbūt pagrūdeņi. Kādi pagrūdeņi? Tāpat jau mēs esam tādi. Nezinu. Tieši tāpēc. Bet kā mēs varētu nosaukt kaut kā? Vai? Kas jums slikti, vai? Ko slikti? Tu ar savām slimībām, tad tu domā, ka man slikti. Tad man nav slikti. Tad Pelču partijas nosaukuma saīsinājums. Tā partija varētu saukties Vispelču atkritumu izgāstuve. Un tad mums būtu tāds lozungs, mūsu labā nākotne izkastē. Tāds mums dara. Tad viss skaidrs ir. Tagad tu saproti, ej dibini un ej mājās. Vai, ej tikai. Atkal viens atvilcies, jā. Bet, kad Pelčiem ir grūti, tad jau katram rūķim savā vietā jābūt, jā. Jā, es palikšu savā vietā, jūs palieciet savās. Sēž gari, bet mēs ar tevi varētu dibināt Pelču glābēju komandu. Mēs? Es? Jā, kāda glābēju komandu? Ar tevi jau arī sāksim. Ar mani? Kāpēc? Bet nodokļus tu maksā? Kā maksāju? Es domāju, ar tiem niekiem, ko tu maksā, ar to jau mēs budžetu iztrūkumu nekādu nenosaksim. Bet ko tu teici pirms tam? Ir neteici, bet man likās tā, ka tev galva reipstas. Jā, galva reipst. Tev tā galvā varbūt ūdens?
Man ir puņķi degunā. Ziniet, es ķielēju ar abām acīm. Man ir prokanā pēda un suņa nagla. Tur ir suņa nagla. Nē, super, redzi, Jā. cik tev daudz kas ir, jā? Jā, man ir daudz. Man nekā tāda nav, jā? Bet tev ir. Man ir, jā. Jā. Nu, ja tev ir, tad Jā. tā ir tava pievienotā vērtība. Mana pievienotā vērtība. Nu jā, tad tu par to arī maksās tos PVN, nodokļus maksās par to suņa naglu, par to, kas te ūdens ceļgalos bija un viss tā darīšana. Noticēja! Es esmu samānījos! Kā samānīt? Kā vienkārši samānījos? Nu tad tu maksās par melošanu. Nē, nu vai tā pa melošanu arī jāmaksā nodoklis? Nu šodien ir jāmaksā, nu. Ko tad Ak, kungs, jā. Nu? Maksāsi. Es maksāšu nodokli par melošanu. Par melošanu. Vai dieni. Vai dieni. Kas tev par problēmām nevar samaksāt? Nē, nu, tu tam zināt, jūs tam zināt, ka, es dzīvoju zem iztikas minimuma. Nu tad vismaz zem kaut kā tu dzīvo, citam tad tilta nav zem kā dzīvo. Nu, tu taču saproti. Nu, es visu saprotu, jā. Un nepopulāri lēmumi mūsdienās ir populāri un tā mums Jā. ir jāpieņem. Nē, nu tā, nu ko? Ko tad darīs? Nu tad jāpieņem, tad jāpieņem. Nu, Ko jā. tad man tagad darīt? Nu neko, nu jāiet vienkārši mājās, tas ir sākums, tad redzēs nākamgad kā būs, tad es izdomāšu kādus jaunus nodokļus vēl un tā, bet nu vispār jau mēs kaut ko tagad varētu tā kā iebaudīt. Kādus pāris zaliņus jau nu darētu, jā! Kā tumsolība, kultūru iebaudījums. Mēs baudīsim kultūru! Bet, protams, Nu tad atkal valdām kultūru jauniņi, jā! Trīnīt manā sirds puķīt arvien. Es solījies tu manā būt arvien. Ak, trīnīt manā sirds puķīt, es solījies tu manā būt arvien. Manis vecās liekšņas stāvot ieklausos, bet tās āmeinas soļos vieglajos. Ir
atpakaļ, no apmēram pāris nedēļas atpakaļ atlidoju. Un tagad tikai jāšņaukājās un jādrebinās te tik augstu un tik slapši. Un tu zini, ar to ārzemju kultūru, man viņa šī nepatīk. Nē. Un ēdienu? Pēc tam pa ēdienam. Pa priekš latviešu tur nav ne tik, cik tu tanī manā sētā. Un krieviski. Mēs taču visi mākam krieviski, vai ne? Paceļ rokas nemāk krieviski. Un tur neviens krievu valodu vispār nesaprot. Un par to pārtikas programmu. Makaroni, pica, plēšamā baltmaize un gliemeži no rīta līdz vakaram. Un tas pašbrūvētais vīnogu, vīns, tas skābais. Man visu kaklu izskāpīja un tagad ansamblī jādzied vīriešu balsī. Es tagad tikai latviešu dzērienus un ēdienus, zirņus un rugušpienu. Nu, bet kāpēc tad tieši zirņus un rugušpienu? Nu, tā mūsu biedrība, tur jau tādas gudras galvas ar matiem, tā arī, un izgudrojām vislētākais variants. Mēs varētu Tinta Anniņas zemeņu lauku nolikvidēt, un viņas laukā iesēt zirņus, un būtu pagastam zirņi. Bet ko to rugušpienu? Varbūt varētu Selgu sarunāt. Selga kā medīts varētu mums iedot kādu pulverīti, kā to rugušpienu ātrāk dabūt gatavu un vairāk. Bet viņai tikai viena govs, un tur nekas neiznāks tāda nabadzīga viena būs. Un ka to gāzi, tā gāze ar knapa līdz klipiņcienam tik aizies no visiem pelčiem. Jā, bet ko vēl varētu izdarīt? Vēl jau ir Reķu ģimene. Viņiem tagad tāda skaista jauna kūts. Un Aivars tāds čadrīgs čalis, un Aiņa tik labsirdīga, nu tā kā mamma. Un tad mēs varētu sarunāt ar viņiem, ja varētu sarunāt, lai viņi tos baltos teļus nelaiž kā 3, nu varbūt 4 dienas zīst tās govs, to pienu. Un tā mēs tā brigāde 5. dienā ietu un izslauktu siltu, baltu, izstaigātu un izkustinātu rugušpienu. Ot būtu. Un tad jūs to gāzi jānoties. Un tā mēs ātri tos zirņus ēstu un ātri rugušpienu virsū un tā būtu pelču pagastam gāze. Bet tu taču zīstis ņēmē. Es domāju, ka jāatbalsta vietēji uzņēmējs. No tevs to gāzi pirktu. Jā, tu arī pirktu. Es pirktu, jā. Nu tā, kā pirmā pārpircē. Mīļo cilvēciņu. Rūķīša goda vārds, es tev pirmajai un visu to stiprāko. Tā. Ko tu staigā? Ko tu esi darījis, lai pelčos būtu labāk? Es nodarbojos ar lopkopības biznesu. Stāst. Es paņēmu bankā kredītu un nopirku kāzu. Un es gribēju ražot šito kazas piena aktimeli, dabīgu ar kūtspakaļs aromātu. Un sauktu es viņu pelkazimeli. Nē, nu, ļoti labi, nu, tās smakas jau atkal ir, bet tas jau jums te pelkos tos biznesa ar tām smakām, es saprotu, bet vispār ļoti labi, jā. Nē. Kā ne? Tā kaza izrādījās āzis. Bet ko tā? Nu, ko tā? Nu, no vienas puses jau ir labi. Nav jāslauc, viens nav grāvī jālej, paši. Bet no otras puses banka prasa to kredītu atpakaļ, un biznesa te neiet. Nu, bet to jau nu gan tev vajadzēja protestēt, ka tā prasa. Es jau protestēju. Nokau savu āzīti, iekrāmēju gaļu gabažniekā un braucu uz Kuldīgas domu protestēt. Ar šitiem palīk baigi, ka izblamēs novadu, uzreiz man 1 miljonu iedeva. Baigi, labi. Aha. Iznāca āzītim kārtīgs bērs, ko nosīdēja. Viss pelču pagasts dzērām 3 nedēļas. Nu jā,
Tā kā nāc pie skaidra prāta, naudas nav, biznesa nav, bet tas nekas, es zinu. Es tagad pirkšu kamiņelu, no tā noteikti būs lielāks labums. Vispār nav man laika ar jums nedaudz, es ņemu savu piemiņu no Āzīša un iešu skatīties, jo man jau apsolīts, ka viens to kamiņelu vedīs. Nu, tad... Man ir risinājums visām problēmām. Nu stāsti, kas tas ir stāsts. Es tagad naktī guļu, pamostos. Aizmiegu, pamostos otrais, aizmiegu, pamostos trešo reizi, atkal aizmiegu. Pamostos ceturto reizi un sapratu, es esmu gaišreģis. Man ir ceturtā atmoda. Un zini kā, es izdomāju, jāņem tikai to informāciju ar pumpi. Jāpumpē pa visiem caurumiem. Neturiet tās mutes vaļā, jums arī nopumpēšu. Un tā mēs pumpēju. Un izpumpēju. Nu, izpumpētieši manas arī es jau gribu zināt, kur tad ir krājbankas miljoni palikuši, savus jau izglābti, bet tie... Miljoniem tu gribi zināt. Nu, ka? Pumpēju. Tos vairs neredzēsi. Tie ir ar galiem. Cik garlaicīgi. Nu, tad kaut ko par nākotni, par pelčiem, mēs domājam par pelču nākotni. Pumpējam. Rāda man, ka pelčos būs nākošais gads ļoti labs. Visi būs pāēduši, neviens badā nestaigās. Nu, bet kā tad tas iespējams? Kā? Ļoti vienkārši. Dīķi mums ir visi riņķī, zīves ir iekšā. Paņemam tikai elektrisko pļurkšķi, ieliekam dīķi, pieberam sāli, piparus, lozberlapas un visi ēd pilnā mutē. Katru dienu zīvezu. Laba ideja. Nu, bet lieliski. Ko vēl priekšniec? Nu, kaut kur varbūt ir vēl kādas ziņas, ko tu vari nopumpēt. Es varētu Nav jau neko stāstīt. Ja kāds grib kaut ko vēl nopumpēt, es vakar gaitā varu vēl šo to pastāstīt. Ja kādam ir interesi, laipni lūdzu. Kāda tik te nenāk, tas ir ārprāts. Nu, bet ko tu tāds saņurkāpstais atvilcies? Iesniegums. Anton, nu nevar izturēt šitās pārkāpums. Kas? Ņems atpakaļ, ja? Nu, labo kļūdas, es jau ziņos, jau neprotas kā rakstīt. Kas tie par žagariem? Paliku bez darba. Tagad dzīvoju Zarbūdā. Bet kur tad tu strādāji, jājautā? Nu, tagad zivju audzētavā. Par burbuļu pūtēju. Nu, tagad nevar papūst vairāk. Var jau papūst, bet man saīsināja. Tagad sēžu pie zivju dīķiem un pūšu par velti. Naudu man nemaksā. Nu, kāpēc nemaksās likt kur? Mani iesaldēja, tad mani atsaldēja un tad sāka mani apcikt. Sākumā par 30%, tad par 50%, beigās es vēl dabūju piemaksāt, lai varētu pie dīķiem pasēdēt. Nu, kaut kas nenormāls, un tad tu atnāc tagad un tu domā, ka es palīdzēšu. Ko es tev varu līdzēt? Man jau nevajag, es jau varu iztikt, bet tikai dzirdēju, ka šodien ir kaut kāds tusiņš. Tusiņš ir, jā. Tad man ienāca prātā, varbūt, ka varēšu piepelnīties, kādu rublīti nopelnīt, jo es atklāju, ka labi dejoju. Nu, rādi.
bet ne jau visiem tik slikti vispār iet, ja? Piemēram, man un jums jau slikti nemaz neiet. Nē, ir labi, vai ne? Un es domāju, šiem brūķīšiem arī nākotnē varētu iet labi. Viņiem tā iet labi, ja tie kluku no ar padāmzot, tad nav ko vēl.